Man liekas, tas ir diezgan līdzīgi kā ar visām pārējām lietām. Ar to pašu nastu, ar to atbildību, ar cilvēku kaut kādām problēmām un sāpēm. Tu vienkārši tā iemācies nenest to nastu pats. Tu iemācies tā kā nodalīt to, tu vari uzklausīt, tu vari pieņemt, un beigās tu saproti, tu gribi palīdzēt tam cilvēkam, te pašā laikā tu nevari nest to nastu. Tas nav smagums, kas tev ir jānes. Tas nav, nekļūdos, Filipiešu vēstule, laikam tā bija, Pāvils runā, kur viņš saka, nesiet cita nastas. Un dažus pāns tikai tālāk ir rakstīts par to, lai mēs nenesam cita nastas. Un man liekas, ir tā atšķirība, kad es varu būt tev blakām, es varu uzklausīt, es varu lūgt, es varu raudāt tev līdzi, es varu sajust to iejūtību tev, es varu palīdzēt tev, kā vien es to varu izdarīt, es varu atcerēties par tevi, bet es dodos tālāk projām, bet tas nebūs smagums, kas man tālāk nospiedīs mani, kas man liks, es nevaru vairāk dzīvot, es nevaru vairāk satikt savus bērnus un es nevaru ar viņiem spēlēties, tāpēc, ka man ir smagums par to, kur ir kāds cilvēks draudzē, kam viņš iet cauri. Varbūt tas tā, no viens puses varbūt tā kā cietsirdīgi tas var izklausīties, bet man liekas, tā ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs iemācīties neturēties pie tādām lietām. Tad, kad tu esi tur, tu esi ar to cilvēku, tu palīdzi ar visu sirdi, un arī tu atceries tāpatās lūkšanās, tu atceries tāpatās kādreiz pazvanīt, paprasīt, uzjautāt, tu sako tam līdzi, bet tas nav tāds smagums, kura dēļ tev visa diena tev tagad būs smaga. Jo tās situācijas mācītājs, jo viņš jau dzird tik daudz, viņš ir klāt. Viņš ir klāt tajā brīdī, kad pieņem darbā un tajā brīdī, kad tev atlaiž no darba. Viņš ir klāt tad, kad piedzimst un viņš ir klāt tad, kad nomirst. Viņš ir klāt tad, kad tu svin uzvaru un tajā brīdī, kad tev ir zaudējums. Viņš ir pie tavas dziedināšanas un arī pie tā brīža, kad tev atrod sev kaut kādā slimībā. Viņš ir klāt tajā brīdī, kad tev vajag piedošanu no kāda grēka un tajā brīdī, tad, kad tu gribi pamāt un doties projām, un tu vairāk negribi būt draudzē. Viņš ir klāt pie tām visām sievām, protams, kas sirds deg līdzi tam, bet tu iemācies tā nolikt to malā un doties pie bērniem, pie sievas. Tu nevari nest to smagumu tālāk. Tā tu nevari, tad tu nevari padzīvot vispār. Ar ko